Pirms skaitītāja maiņas sadales tīkls darbinieks sazinās ar klientu un saskaņo laiku, lai piekļūtu klienta telpās esošajam skaitītājam. Ierodoties pie klienta, uzņēmuma tehniskais speciālists iepazīstina ar sevi un uzrāda darbinieka apliecību, kā arī informē, ka tiek veikta plānveida skaitītāja nomaiņa. Elektroenerģijas pārtraukums būs aptuveni 20 minūtes. Uzsākot darbu, sadales tīkls darbinieks vizuāli pārbauda iepriekšējā skaitītāja tehnisko stāvokli, veic slodzes pārbaudi, plombu salīdzināšanu, skaitītāju maiņu. Pirms darba pabeigšanas elektromontieris pārliecinās par jaunā skaitītāja darbības pareizību un veic tā plombēšanu. Paziņojumā par skaitītāju maiņu sadales tīkls speciālists norāda informāciju gan par iepriekšējo, gan par jauno skaitītāju, ierakstot nomainītā skaitītāja numuru un rādījumu, ar kādu tas noņemts, un jaunā skaitītāja numuru un rādījumu, ar kādu tas uzlikts. Pēc paziņojuma aizpildīšanas darbinieks informē klientu, ka skaitītāja nomaiņa ir veikta, un klients tiek iepazīstināts ar skaitītāja maiņas paziņojumā redzamo informāciju. Viedais skaitītājs automātiski tiek pieslēgts sadales tīkls norēķinu sistēmai un datus par izlietoto elektroenerģiju turpmāk nodos attālināti.